veselīgs. Pēc tam tikai sāc domāt, tu vispirms runā, pēc tam domā. Ja es noklausīšos, man tiešām būs tā, ka man būs depresijas tos dziesmas. Es varēšu nomainīt, jo es nereiz neesmu mainījis. Lielākā daļa ir mainījuši tos dziesmas. Mareks atkal savā elementā galīgi nelaimīgs par izlozēto dziesmu. Marek, tu atkal vispirms runā un domās tu pēc 5 minūtēm vai 10. Tāpēc es iesaku tev paklusē un pagaidi to brīdi, kad tu sāksi domāt par to dziesmu. Un tad pieņem lēmumu. Jo šobrīd tu vienkārši sēdi un murmulē. Bet tev ir jāpadomā par to dziesmu, paņemsi giču rokās, paklausīsies, paskatīsies. Sapratīsi, ka sapratīsi, ka īsti nevari vai kā, tad arī redzēsi. Iespējams, pagāja vairāk nekā 5 minūtes, taču Mareka attieksme mainījās līdz nepazīšanai. Man ļoti paveicies ar dziesmu. It's now or never. Rītīgi super, un es esmu ļoti laimīgs, kad man ir iekritis Elvis, un es viņu iznesīšu un skatos. Es esmu ļoti lielā sajūsmā, ka man trāpījās šā dziesma. Varu beidzot parādīt savu vokālu. Nē, vienkārši es uzreiz iedomājos, es dabūšu kaut kādu pasaules hītu. Uzreiz man pasaules hīts uzreiz asociējas kaut ko jaunu, kaut ko nesen bijušu. Pēkšņi dabūju Elvis, tas ir ļoti veca dziesma. Tas bija tāds maziņš šoka terapija, bet nekas, tagad es esmu ļoti laimīgs. Man vienmēr tā ir dziesma, kaut kā sākumā liekas, pilnīgs fails būs. Tu vari to izskaidrot? Diezgan stulba domāšana varbūt. Tu sākumā runā un pēc tam domā? Bieži gadās tā, jā. Bieži pasaka kaut ko tādu, ko varētu labāk noklusēt. Es gribu zināt, vai man var uztaisīt Elvis frizūru. Es ceru, ka var no drediem tā kaut kā uztaisīt tādu. Tā kā Džonijam Bravo. Nu, kad tev ir viss šeit, sacelts, ja? Nu, šeit tā, un kad tie dredi ir kā alā Elvisa frizūra šitā, bet tik un tā no drediem. Jā, nu, kad tāda arī mazliet parodija. Mūsdienu Elvis no drediem. Pastāsti man, kā no drediem var uztaisīt Elvisa pačku. Nav jau vēl teiks, ka no drediem. Varbūt, ka man zāģēs nost. Varbūt. Nu, nē. It's now or never.